Tātad, labrīt visiem! Sveicināti Pierīgas partnerībā, teikšu tā, virtuāli. Man prieks, ka jūs esat pieslēgušies, un šodien es mēģināšu stundiņas laikā iziet cauri par līderu projektu, par šo 16. kārtu, ieskatu par lietām, kas ir vajadzīgs, kā pieteikt projektu, kas ir jādara, kas nav, un, kā saka, diskusiju veidā ar jautājumiem un atbildēm. Jā, droši jūs varētu uzdot arī paši jautājumus, bet ņemot vērā, ka parasti cilvēki ir kūtri un tajā mirklī nezin vai neiedomājas, ka nāk prātā kāds jautājums. Es esmu pati sagatavojis šādu jautājumu atbilžu sesiju, un es ceru, ka tur arī būs arī atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem. Bet ieskatām tad pirmais, tūlītās. Kas tad ir īsti līderis? Līderis ir īstenībā ļoti, jau jāsaka sen, izveidota iniciatīva Eiropā, un tas ir, ko mēs arī rakstot līderu projektu, jūs bieži redzēsiet 4 burtu salikumu SVA, jeb sabiedrības virzītu vietējo attīstību, un šo stratēģiju, kas ir dokuments, kur parāda šo vietējo attīstību. Un līdz ar to tā ir šī iniciatīva, ko procesu virza un primāri vērtē, un jūs kā pieteikumu projektam saņemat vietējā rīcības grupā. Vietējā rīcības grupa, jeb VRG saīsinājumā, tās ir partnerības, un viena no tām esam mēs, Pierīgas partnerība. Un Latvijā jau šo projektu pirmie pasākumi jau ir no 2000. gada, tātad jau 20 gadu pieredze šeit. Un atbildīgā institūcija ir Zemkopības ministrijā, un to administrē Lauku atbalsta dienests. Līdz ar to līderu projektus ļoti bieži sanāk, tas process viss saistīts ar Lauku atbalsta dienestu, un tā ir tā saikne. Un šobrīd līderi ir plānošanas periodā uz nākamo gadu, bet joprojām ir iepriekšējais process. Kas tad ir līderu galvenie elementi? Tā ir partnerība, vietējās teritorijas attīstības stratēģija, jeb ko mēs minējām par SVA, un šī noteiktā teritorija. Un līderu pieeju veido 7 papildinoši principi. Viens no tiem ir inovācijas, kā saka, jaunas lietas attīstam, ne tikai stāsts ir par kaut ko jaunu, unikālu, bet arī mūsu teritorijā pārnestas labās prakses. Tīklošanās, sadarbības starp dažādām, tas vairāk attiecās kā mūsu, kā vietējās rīcības grupas teritorijas, mēs savstarpēji sadarbojamies. Publiskā privātā partnerība, jo mēs neesam vienkārši biedrība kā nevalstiskā organizācija, bet mūsu biedru vidū ir arī publiskās iestādes. Mūsu gadījumā tās ir pašvaldības un arī nevalstiskās organizācijas, iedzīvotāji un uzņēmēji. Un konkrēta teritorija. Un tas būtiskākais ir, kas līderim ir atšķirībā no citiem, ko nosaka parasti publiskā pārvalde, kādi projekti tiks īstenoti, tad šeit ir tā būtība no apakšas uz augšu, respektīvi sabiedrība saka, kas ir vajadzīgs, un to mēs iestrādājam stratēģijā. Varbūt īpaši šogad ļoti daudz jūs arī varbūt dzirdējāt to, kad mēs aicinājām stāstīt, atsaukties par to, kas ir vajadzīgs teritorijai, kādi pakalpojumi, kādi ražošanas aspekti ir vajadzīgi, kādu uzņēmēju darbības formas jāatbalsta. No šī tas ir tas, ko cilvēki saka, un tad mēs šo visu kopumu savienojam vienā stratēģijā, šajā SVA mistiskajā, un uz tā bāzes tad arī sludinam šos līderu projektus. Latvijā darbojas 33 vietējās rīcības grupas. Es gan teiktu tā, šobrīd vēl ir 35, bet 33 būs ar nākamo gadu, tā kā kaut kas savienojas. Un tas, kas ir, kāpēc es pieminu par šo nākamo gadu, jo šobrīd mēs strādājam šajā plānošanas periodā,
lai arī šogad ir 23. gads un būtu jāsāk jau nākamais plānošanas periods, bet šobrīd ir viss, kā saka, šīs jaunās stratēģijas izstrādes process. Bet tikmēr, kā saka, ja mums ir iespēja, mēs turpinām sludināt konkursus par 14. 20. gadu. Tādēļ rakstot projektu, nebrīnieties, ka jums ir jāatsaucas uz šo 20. gada plānošanas perioda svā stratēģiju. Un tas, kas ir būtiskais, kas būs atšķirība, jā, nākamgad būs līderi projekti arī šeit, mūsu teritorijā, bet jāņem vērā, ka ja šajā līdz 20. gada plānošanas periodam mums bija 2,1 miljonus eiro. Tā skaitā šī kārtas, šīs konkursa finansējums ir daļa no tā. Tad nākamajā periodā par visiem šiem pašiem perioda 5 gadiem mums ir samazinājums vairāk kā uz pusi. Līdz ar to jārēķinās, kā saka, šī ir jūsu lielā loze un iespēja startēt šajā vēl kārtā un saņemt, tikt pie lielāka atbalsta, jo mainīsies arī intensitātes, mainīsies nosacījumi un mainīsies arī konkurence uz to. Nu tad īsumā Pierīgas partnerība, kā minēju, tā esam vietējā rīcības grupa, nevalstiska organizācija, un mēs darbojamies Mārupes un Nolainas novados. Un šī jau būs mums 16. kārta, tātad 16. konkurss par projektu iesniegšanu un finansējumu saņemšanu. Un šī līderu projektu iesniegumu kārta ir vērsta uz uzņēmējdarbības projektu atbalstu. Tajā ir 3 rīcības – atbalsts turismu un aktīvās atpūtas veicināšanai, atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādē, ražošana un atbalsts uzņēmumu radīšanai jeb attīstībai. Viena projekta, tas būtiskākais, ir attiecināmo izmaksu summa ir 20 000. Attiecināmas izmaksas, tas nozīmē to, no kā rēķinās šos 70%, jeb atbalsta intensitāti, pēc tam atgriežot publiskā finansējuma daļu. Šobrīd tas pieejamais finansējums ir 103, liekas, ka tikai 2-3 projekti katrā rīcībā, bet es varu iedrošināt jūs par konkurenci, varbūt šobrīd nedomāt, vairāk ticēt savai idejai, jo arī finansējums, lai vai kā, kamēr mēs esam izsludinājuši šo konkursu 16. kārtai, mums ir atgrieztas naudas no citām kārtām, līdz ar to tas finansējums ir bišķiņ pieaudzis. Tā kā ir lielāka iespēja, ka vairāk projekti tiks atbalstīti. Nu tad kas tad ir šie projekti, šīs rīcības, kā to izprast? Tā 1.1 rīcība par turismas un aktīvās atpūtas veicināšanu. Šīs rīcības ir izstrādātas no šī svā pieejas, no sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas, un šie ir viena no mērķiem, kas mums ir palikuši, tātad turismas. Turisma lietām ir atsevišķa rīcība, tātad tā varētu būt jaunu esošu turismu vietu izveida, namiņi, ļoti aktīvi bija visādi peldlīdzekļu, laivas, supi, tam līdzīgas lietas, iegādes un veikpārtiki, ēdināšanas iestādes, kaut kādas kafejnīcu izveides. Otra tāda pati atsevišķa rīcība ir izvirzīta kā prioritāri mājražošanai, amatniecībai, produktu virzīšanai tirgū, tirdzniecības vietas. Jā, šeit gan jāmin par šo lauksaimniecības produktiem, jo atbalsts ir lauksaimniecības produktu pārstrādē, bet ne pašai primārai lauksaimniecībai. Tas nozīmētu, ja jūs audzētu kartupeļus, gluži iegādāties lietas, kas būtu nepieciešamas kartupeļu novākšanai, nederēs. Bet, ja jūs plānojat no kartupeļiem ražot čipšus, tas derēs. Jā, kāpēc ir šīs divas rīcības? Tas nozīmē, šie ir divi mūsu prioritārie izvirzītie sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas virzieni, kur līdz ar to jūsu konkurence ir mazāka, un līdz ar to tas, pieejamais finansējums ir potenciāli lielāks.
Šeit jāņem vērā kāpēc ir šīs rīcības, jums arī būs jānorāda, rakstot projektu pieteikumu, pareizo rīcību izvēloties, par ko tad jūs darat. Jo, protams, viss pārējais ir šajā 1.3 rīcībā, to jūs arī varētu, jebkurā arī turisma pakalpojums sniedzējs varētu būt kā uzņēmumu attīstība. Mēs redzam jaunu turismu uzņēmumu, un viņi var ielikt šajā rīcībā. Bet tā kā tam ir prioritāte, atvainojos. Un, lai mazinātu arī konkurenci, un mēs arī vērtējam to, līdz ar to tur ir atsevišķa rīcība. Kā saka, 1.3 rīcība ļauj brīvu jūsu fantāziju vai vajadzības, jau idejas jebkurā izpausmē. Tā varētu būt jebkura veida uzņēmēja darbība, kas, kā saka, ārpus mājražošanai, amatniecībai un turismam, jebkas gan sociālā uzņēmēja darbība, higiēna, medicīna, ražošana un tā tālāk. Lai ieskats būtu, tad kas tad varētu būt šādi līderu projekti? Es izvilku pāris piemērus, kāda ir bijuši projekti atbalstīti, īstenoti, un patiesībā neviens vien, un arī visā Latvijā. Un kāda ir aptuvenās tās summas, kas ir bijušas šī projekta īstenošanai. Piemērs sulas spiešana, pasēšanas iekārtas iegāde, piemērs ir 30 000. Kā minēju, mūsu gadījumā ir atbalstāmā intensitāte 20, tātad šie pārējie 10 000 būs neatiecināmās izmaksas. Bet tas, ka projekts ir 30 000 kopā, lai to visu īstenotu, viss ir kārtībā, vienkārši publiskā finansējuma daļa tiks rēķināta no šiem 20 000, ja tas būs 70%, un tie ir 14 000, kas būs publiskā finansējuma daļa, ko jums pēc tam tiks atgriezts atpakaļ. Mājadārziņu gan attīstīšana, gan izveide, veikparku attīstība dažādās jomās, koka izstrādājuma ražošana, zobārstniecība, ogu produkcijas pārstrāde, projektēšanas darbi, aplikācijas izstrāde, metāla apstrāde un tā tālāk. Skaistuмкopšanā. Šobrīd gan dažādu iekārtu izveide, piemēram, lāzera epilācija vai tam līdzīgi. Un tad jau mums sākas šī jautājumu atbilžu sesija, kuras mēģināšu jums sniegt atbalstu un atbildes uz tiem būtiskākajiem un biežāk uzdotajiem jautājumiem par to, kad nāk pie manis un jautā par līderu projektu un tā būtību atbilstību. Tātad, primāri, kas tad var būt atbalsta pretendents šādiem projektam? To nosaka ministru kabineta noteikumi. Jāsako ministru kabineta noteikumi 590. 8. punkts. Nosaka, ka atbalsta pretendents ir juridiska persona. Arī šobrīd šajā periodā tā arī varētu būt arī biedrība vai nodibinājums, bet tai būs jāveic uzņēmējdarbība biedrībai arī. Vai arī fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību. Tātad iepriekšējā periodā noslēgtā, visticamāk 22. gads, tātad ir iesniegts pārskats valsts ieņēmuma dienestā, ir bijis apgrozījums ne vairāk kā 150 000. Vēl viena nianse šeit, protams, es vēršu uzmanību arī jāskatās, vai jums nav saistītie uzņēmumi. Ja jums ir vēl viens SIA, kuram ir lielāks apgrozījums nekā 150 000, tik un tā, un jūsu kapitāla daļas tur ir vairāk kā pusi, to noteikti skatīsies, un tad arī jums, diemžēl, nevarēsiet pretendēt. Bet tikpat labi jūs var arī būt juridiska persona, kas uzsāk saimniecisko darbību, vai arī, tāpat tās arī fiziska persona, kura plāno veikt šo saimniecisko darbību tikai ar projektu īstenošanu. Un pie šīs kategorijas pieskaitās arī tie, kas ir šogad reģistrēti uzņēmumi, jo iepriekšējā gada pārskats nav. Līdz ar to arī atzīmējot projektu rakstīšanai, vienkārši šī ir tā nianse, kas jāņem vērā. Un piesakot piemērs no dzīves, ja fiziska persona piesaka, ka viņa radīs uzņēmumu,
jo šis ir nosacījums, ka noteikti fiziska persona, lai projektu īstenotu, būs jākļūst par juridisko personu. Formai nav nozīmes, varbūt SIA, varbūt pašnodarbināta persona, varbūt, nezinu, individuāls komersants, jebkura forma juridiskā, bet ar nosacījumu ir tā, ka tam uzņēmuma kapitāla daļu turētājiem ir jābūt 51% šī fiziskai personai. Jo piemērs nākat, jūs zināt, ka jums būs investors, un investors pasaka, ka viņi grib būt lielākā daļā kapitāla daļas turētāji, nezinu, 52%. Šādi līderu projekts netiks atbalstīts. Jums ir jābūt ar vairākumu šai kapitāla daļās. Un kas tad ir? Kopprojekta gadījumā tie varētu būt korporatīva sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīva sabiedrība, kas īsteno kopprojektu. Kopprojekts nozīmē, varbūt, es atvainojos. Kopprojekts nozīmē situāciju, kad iegādātā lieta tiks izmantota appusēji, abi divi SIA, nevis divas privātpersonas un divi nevienu SIA, bet divi neatkarīgi SIA, jeb juridiskās personas izmanto šo pakalpojumu vienlaicīgi. Tā, es atvainojos mirklīt, es pāriešu, pārskrēju pāri un, jā. Tātad par kādas izmaksas varētu būt attiecināmas. Te atkal ir jāskatās ministra kabineta noteikumi. Tie nosaka, ka viena no lietām ir būvniecība. Arī mūsu gadījumā mēs nesakām, ka būvniecība nav attiecināma šajā kārtā, bet ņemot vērā, ka tie finansējumi nav tik lieli, tad tik un tā mēs paliekam vienu projektu attiecināmo izmaksu summā 20 000. Būvniecība nozīmē principā jebkāda veida būvdarbi, kas būtu jāsaskaņo ar būvvaldi. Tā var būt gan pārbūve, gan būves ierīkošana, saucamie konteineru namiņi, būves novietošana vai jau gatavas izstrādes, vai būves atjaunošanas izmaksas. Un arī īstenībā arī varētu būt dažādas situācijas jāskatās, bet arī kultūras pieminekļu atjaunošana, bet tādā, piemēram, ja tas ir turisma objekts, ko turisma pakalpojums sniegdzējam šo attīstība. Tātad viena no lietām būvniecība. Otra no lietām ir pamatlīdzekļi, kas ir visvieglāk saprotams. Es nopērku lietu, iekārtu, leduskapi, saldētavu, lielu kādu ražošanas iekārtu vai arī programmatūras. Tā ir skaitā datorprogrammatūras vai, kā iepriekš par piemēriem minēju, arī aplikāciju izveide vai tam līdzīgi, vai mājaslapa, mājas veikala izveide. Tāpat arī uz projektu var attiecināt sagatavošanās izmaksas. Tās ir, respektīvi, ja jūs piesaistat kādu projektu rakstītāju, kurš jums palīdzēs sagatavot projektu no ārpuses, tad šīs varētu būt attiecināmas izmaksas. Tur gan ir jāmin tas, ka tur ir limitēts, ja 1,8% no kopējām projektu izmaksām, bet kas nepārsniedz 1300 eiro. Un vispārīgās izmaksas. Arī tās ir ierobežotas, šie ir 3% no projekta summas, bet šeit skaitās visādi arhitektu honorāri, būvuzraudzības un autoru atlīdzības, juridiskie pakalpojumi, reģistrācijas zemes grāmatā un tam līdzīgas lietas. It īpaši par zemes grāmatu ir jārēķinās šīs izmaksas rodas, piemēram, ja jūs veicat būvniecību, tad pēc tam šim līgumam jābūt reģistrētam kā nomas līgumam zemes grāmatā, kas ir saistīts ar papildus izmaksām. Kur atrast projekta veidlapu? Jā, pati veidlapa nekādīgi citādi nav pieejama. Tā ir pieejama līdera
projektu iesniegumu formā, jeb LAD elektroniskā pieteikuma sistēmā. Ja neesat LAD lietotājs, piemēram, nav bijusi saikne, tad var atrast informāciju, kā kļūt par LAD pieeju, par LAD klientu. To pašu var iemest arī Google meklētājā un izmetīsies veidlapa. Ja interesē, es arī varu nosūtīt šo prezentāciju ar saiknēm, kur varēs atrast šo LAD pieejas iesniegumu formu. Ir aizpilda iesniegumu, paraksta ar ērtākais, protams, mūsdienās ir ar e-parakstu, un principā nākamajā dienā jums lauka atbalsta dienas sniedz jums iespēju un EPS klienta numuru. Par to, kā pildīt projekta veidlapu, ir pieejama rokas grāmata tai pašā lauka atbalsta dienesta lapā, un tad var sekot līdzi, kur kas jāsniedz. Ja ir interese par to, kā tas ir praktiski, arī mūsu YouTube kanālā ir jau iepriekšējās lekcijas, iespējams, mēs arī vēl vienu lekciju taisīsim par to, kā tad tehniski aizpildīt un ko katrā sadaļā rakstīt no tām projekta veidlapas aizpildīšanā. Kas jāizdara pirms sāk rakstīt projektu? Tātad pats pirmais solis un galvenais solis ir pati projekta ideja. Un, ja ir ideja, tad ir vienkārši jāsaprot, vai šī ideja atbilst šim mistiskajam sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Un to var atrast mūsu mājaslapā, kā arī tur arī būs pieejams saprast, kāda tad ir situācijas izvērtēšana, stiprās vājās puses, un varbūt jūsu tieši projekts atbildīs tā, kas palīdzēs attīstīt mūsu teritoriju. Mūsu gadījumā Mārupes un Olainas teritoriju. Vēl, ko es ieteiktu pirms projekta rakstīšanas, ir jāsaprot, vai jums būs projekta iesniegšanai, projekta īstenošanai nepieciešamās telpa, vieta, teritorija. Vai tas ir īpašums vai nome nav būtiski. Arī no jūsu gadījumā jūs arī varētu būt SIA, kas ir reģistrēts citā Latvijas vietā, vistipiskāk Rīga, bet jūs šo projektu plānojat īstenot mūsu teritorijā. Tad, un jāvērš uzmanību, kad mēs prasam nomas līgumu uz 7 gadiem. Līdz ar to jārēķinās ar to, ka šī noma ir jābūt jau noslēgtam līgumam. Līgumam, ja pērk pamatlīdzekļus, tāds lietas nav jābūt reģistrētam zemes grāmatā, jūs varat slēgt līgumu tāpatās, bet šis līgums būs jāiesniedz. Protams, es aicinātu par šīm detaļām, jo katra lieta, katras ideja un atbilstība tā, kā arī par šiem līgumiem, nomas vai īpašumu tiesībām, droši konsultējieties ar mani, zvaniet, rakstiet, un es atbildēšu, jo šobrīd arī ir plānots arī klātienes konsultācijas, ja vēlaties, vai tiešsaistē vai telefoniski, kā saka, atbalsta plecs un atbalsta persona būs pieejami jums. Kur ir jāīsteno projekts? Tātad pamatā, kā teicu, projekts ir jāīsteno Mārupes un Olainas novada teritorijā. Protams, mēs ņemam vērā, kad ir arī projektu idejas, kas būtu jāīsteno nacionāli, tā teiksim, mērogā. Tas ir saistīts ar sabiedrisko attiecību darbībām. Interneta veikals vai tīmekļa vieta, skaidrs, ka tā prioritāte būtu vispārīgi. Bet ir jāņem vērā, ka mēs arī vērtējam, lai nav tikai interneta veikals, bet kaut kāds pienesums ir arī mūsu teritorijai no tā. Līdz ar to vai nu tie ir mūsu produkti teritorijas, vai nu piemērs par aplikāciju, kad tas ir turisma aplikācija, kurā ir iekļauti tieši mūsu teritorijas turisma objekti vai tam līdzīgi. Un savukārt, ja ir plānots iegādāties mobila tehnika, piekabe vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir jārēķinās ar to, ka pretendentam ir jābūt vismaz 3 gadus pirms projektu īstenošanas un iesniegšanas mūsu darbības teritorijā reģistrētam.
Bet, līdz ar to, protams, projekta īstenošanas laikā ar šo mobilo iekārtu drīkst izbraukt ārpus teritorijas. Ja šāds gadījums, piemēram, ja plēlas iegādāties mobilu tehniku, bet plānots to visu darīt tikai mūsu teritorijā, tad ir iespēja arī šādu iegādāties, ja arī nav bijuši šie 3 gadi. Bet parasti jau mobila tehnika ir nepieciešama, lai brauktu plašāk, ēdināšanas uzņēmums piedalītos visādos pasākumos, festivālos un ēdināšanu nodrošinātu Cēsu festivālā, Lampa, Liepājā, Valmiera, jebkur citur. Tātad ar to šādiem uzņēmumiem ir jābūt vismaz 3 gadus teritorijā. Cik ilgā laikā ir jāīsteno līderprojekts? Ir 2 galvenie laika termiņi. Viens pamatā projekts ir jāīsteno 1 gada laikā no lauka atbalsta dienas lēmumu pieņemšanas. Otrs variants, ir 2 gadi, tas ir saistīts ar būvniecību, jo būvniecība prasa arī savus, labiekārtošana arī tā skaitā, kas ir saistīts ar būvvaldi, jo tur ir vairāk saskaņošana, līdz ar to tur ir domāti 2 gadi. Bet pašā pamatā tas ir 1 gads. Vai ir jāveic cenu aptauju pakalpojumiem vai arī iegādēm uz līderprojektu? Jā, ir jāveic, un šīm iegādēm ir jābūt jau veiktām uz projekta iesniegšanas brīdi. Iesniegšanā ir jāpievieno vismaz 2 derīgi salīdzināmi piedāvājumi, un šie ir nepieciešami jebkurai lietai, kas ir virs 1000 eiro, respektīvi saucamais pamatlīdzeklis, jābūt 2 derīgiem piedāvājumiem. Derīgi, tas nozīmē, ka ir 2, preces salīdzināma pēc vismaz 3 rādītājiem. Tas var būt galdam augstums, garums, platums, vai arī kāda jauda datoram, ekrāna lielums, atmiņa, tikpat labi arī krāsa, kādā situācijā varētu nospēlēt, vai materiāls, vai kad namiņš ir no koka, nevis no metāla un tam līdzīgi. Cēnu aptauja, kas ir zem 1000, kas skaitās mazvērtīgi inventāri, varētu nebūt veikta, bet, ja, piemēram, jūs plānojat iegādāties vairākus šādus preces, kas ir vienāda tipa, piemēram, jūs plānojat iegādāties printeri, jūs plānojat iegādāties datoru un skaneri, šī visa ir datortehnika, un līdz ar to kopsumā tas pāries pāri 1000, un tik un tā tad jums jāveic kā komplektam kaut vai, bet cēnu aptauja. Tātad, kas tad cēnu aptauju veic uz tehniskās specifikācijas pamata? Tātad jūs nosakat šos rādītājus. Tātad parametri varbūt ir ļoti precīzi, no tik un tik liels, vai atbilst kaut kādas funkcijas, ir iekļautas, vai arī parametri var būt no līdz. Tādējādi, piemēram, ja jums nav tik būtiski telpā ietilpināt skapi, kuram ir augstums 2 metri vai 2,10, jūs droši varat teikt skapi augstums no 2 metriem līdz 2,10. Tāpat tās, piemēram, jauda. Vismaz 200 kW vai atbilst A klases elektroiekārtas taupības režīmam. Ja ir konkrēts modelis vajadzīgs, tad un internetu veikalos es ieteiktu vienu lietu, šobrīd skatoties interneta veikalos, neņemt pašu zemāko un augstāko cenu salīdzinājumā, bet paņemt nevis pašu zemāko cenu, bet vidējo. Un vērš uzmanību, neskatieties akcijas šobrīd, jo liekas, ka jūs ietaupīsiet, bet tālāk es arī atbildēšu uz jautājumu, cik tad ilgi notiek vērtēšana, kad jūs varat sākt īstenot šo projektu. Tas paiet diezgan ilgs laiks, un līdz ar to cenas mainās. Īpaši šo izjūt arī pieredze no iepriekšējām kārtām, kad sākās ekonomiskā krīze,
un cenas ļoti būtiski mainījās. Līdz ar to daļa pretendentu atteicās no izpildes, jo saprata, ka iegādāties līdzekļus par plānoto finansējumu vairs nav iespējams. Un par tehnisko specifikāciju veidlapai nav noteikta konkrēta forma, bet sūtot jūs kā juridiska persona, jums nav jāsludina šis iepirkumu IUB lapā, bet jāsūta kaut vai e-pastā, bet šī forma ir vienāda, lai jums vieglāk ir salīdzināt. Un tā varbūt brīvā formā jūs izveidot tabuliņu, piemēram, cenu aptaujai. Vai vienā projektā var iegādāties gan pamatlīdzekļus, gan veikt būvniecību? Jā, noteikti tas ir iespējams, un īstenībā šim es arī gribu vērst uzmanību, ka tas ir viens no aspektiem, piemēram, ja jūs iegādājaties konteineru tipa namiņu, un jūsu mērķis ir veidot turismu pakalpojumu sniegšanu, tad jārēķinās, ka mēs gribētu redzēt, ka arī ir pamatlīdzekļi, vai arī, ja arī tas pārsniedz, un jūs plānojat paši iesniegt, tik un tā iekļaujiet, jo mērķis, ja turisma pakalpojumu sniegšana plikā namiņā bez mēbelēm nebūs iespējams. Līdz ar to šo mēs arī skatīsimies un vērtēsim, un tāpēc ir svarīgi, ka ja ir paredzēts gan pats namiņš, kā saka būvniecība, gan arī tā aprīkojums. Vai ražotnē, piemēram, ja ir vajadzīgas virtuves iekārtas vai kas, protams, tas ir attiecināms. Ja var iekļauties tajā summā, tas varbūt attiecināms būs arī finansiāli. Ja nē, tad tās būs neattiecināmās izmaksas kā papildus, bet mēs gribētu redzēt, lai saprastu, ka tiešām šis mērķis, kā turisma pakalpojumu sniegšana, tiks īstenots līdz galām, un jūs saprotat, ka pliks namiņš bez mēbelēm nevar būt uzskatāms par atpūtas vietu. Vai tiek atbalstītas arī mobilās tehnikas iegāde autotransportam? Kā jau minēju par šīm mobilām tehnikām. Jā, šādas iekārtas ir atbalstāmas, bet iesniedzējiem ir jābūt vismaz 3 gadus pirms projekta reģistrēšanas jābūt šajā teritorijā. Juridiskai adresē vai fiziskai personai ir jābūt deklarētāju vietai. Un jāvērš uzmanību par šādu tipu iegādi, ka tehnikas vienībai par mobīlo veikalu tieši runājot, ir jābūt rūpnieciski pielāgotam šai tirniecības vietas izveidei. Vai var sava ražošanas uzņēmumā veikt kosmētisko remontu? Un par to līderu projektu, kā saka, savu veidu būvniecības paveids? Nē. Šobrīd ļoti konkrēti šāds līderu attiecināmās izmaksas nebūs atbalstāmas. Tātad par būvniecību jāvērš uzmanība, ka visas par būvniecību saistītās izmaksas principā ir saistītas darbībā ar būvvaldi. Tie ir vai nu saskaņojuma raksts, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karta vai arī būvprojekts. Un līdz ar to, tā kā šie ir saistīti jautājumi ar citu iestādi, es aicinātu arī jūs pirms līderu projekta iesniegšanas, tīpaši, ka šī ir pēdējā iepriekšējā perioda kārta, un šis finansējums nav iespējams nodot, kā saka, nākamajā kārtā, tāda vairs nebūs, tad ir jārēķinās, ka būvniecībai ir jābūt reālai, līdz ar to es jūs aicinātu vai no Olēnas vai Mārupas būvvaldē pieteikties konsultāciju, kāda tad būvniecības īstenošanai ir nepieciešami dokumenti un vai kādas tad līdz ar to būtu attiecināmās izmaksas. Un ja jūsu gadījumā būtu šie būvniecības dokumenti jau sagatavoti, tad atliktu tikai ķerties pie pašas būvniecības darbiem. Tas būtu arī jums pašiem atvieglojums, jo jebkurā gadījumā šie dokumenti būs jākārto. Vai uz projekta iesniegšanas brīdi ir jābūt savam finansējumam? Šis ir līdera aspekts, kur jāņem vērā, ka jāpārliecinās, ka projekta iesniedzējam uz projekta iesniegšanu ir pieejami visi pilni šī projekta izmaksu finanšu avoti, pieejami finansējums.
tam nav jābūt visam jūsu pašu līdzekļiem, respektīvi, ja plānota 20,000 projekts, ka jums jābūt kontā 20,000. Tas netiek vērtēts, vai tas ir jūsu finansējums, vai tas ir aizņēmums no Altuma, jebkuras komercbankas, vai ir tiek plānots ar šo pakalpojumu sniedzēju, ja darījumu partneri veidots darījumu konts bankā. Šīs iespējas ir daudz, bet tas netiek vērtēts, bet tiek vērtēts, vai jūs saprotat, ko tas prasa. Jo pašu līdzekļi ir viens. Savukārt, ja jums nāk aizņēmumi, tikpat labi aizņēmums var būt arī no radiniekiem, draugiem, bet tas prasa, protams, skaidrs, ka tie ir papildus finanšu plūsma jārēķina par procentu likmēm, par kredītsaistībām. Un šis būs jāatparāda arī projekta finanšu plānā, ka jūs saprotat, ka jā, tas papildus jums būs arī papildus finansiālā puse jāsaista. Bet, kas ir labā lieta, ja jūsu projekts sastāv, ka minēja, piemēram, būvniecība un pamatlīdzekļi vai vairāk pamatlīdzekļi, un jums ir iespēja tehniski sadalīt šo projektu vairākās daļās, tad ir iespēja šo finanšu slogu izlīdzināt un veidot vairākus maksājumu pieprasījumus. Respektīvi, jūs uzceļat namiņu, jūs iesniedzat maksājumu pieprasījumu lauka atbalsta dienestā. Lauka atbalsta dienests tikmēr izvērtē un atgriež šo 70% publisko daļu no šī namiņa būvniecības izmaksu kopsummas. Tad jūs varat iegādāties tālāk nākamo, ko jūs esat plānojuši, piemēram, šo virtuves iekārtu. Un tad atkal ir pieprasīt maksājumu pieprasījumu. Un šādi loģiski sadalot, nevis, kas ir sadalāms daļās, līdz 5 maksājumu pieprasījumiem šajā periodā var būt veidoti, un līdz ar to jūs mazinat savu finanšu slogu. Cik ilgi tiek vērtēti projekti, un kad jūs saņemsiet atbildi, kad projekts ir apstiprināts? Tātad, principā, jums jāgaida 2 apstiprinājumi. Viens būs mēneša laikā, ko sūtīs Pierīgas partnerība, un tas būs informatīvs e-pasts par to, ka tiek izvērtēts jūsu projekts, tas atbilst, pozitīvs lēmums, un mēs sūtam tālāk šo vērtēšanai lauku atbalsta dienestā. Tātad, ja mūsu iesniegšana ir līdz 4. oktobrim, tātad pēdējā diena, parasti mēģinam ātrāk, bet pati pēdējā diena, kad jūs saņemsiet šo lēmumu, būs 4. novembris. Un tad tālāk vērtē lauku atbalsta dienests. Viņiem ir plānotais laiks 3 mēneši. Tātad, ja mēs nododam maksimumus rēķinām 4. novembrī, tad lauku atbalsta dienests var vērtēt līdz 4. februārim. Bet jāņem vērā arī, kad reizēm ir kaut kāda papildus faktu pārbauda vai tam līdzīgi, un ka lauka atbalsta dienests var tomēr vērtēt ilgāk. Tātad, mēnesi klāt pierēķinam. Tātad, maksimums ir, kad jūs martā zinātu par šīs kārtas rezultātu. Bet, šis ir aspekts, ar ko jārēķinās. Piemēram, šobrīd ir septembris, jūs veicat cenu aptauju šobrīd. Tātad šim cenu aptaujai un iegādēji jums būtu jābūt derīgai, kad jūs varat iegādāties šo nākamā gada martā. Tas ir tas aspekts, kāpēc neņemiet vērā akciju cenas, ko mēs iesakam. Kad jūs varat uzsākt plānoto projektu īstenošanu? Principā projekta īstenošana var uzsākt līdz 3 mēnešiem, līdz pusgadam pēc lauku atbalsta dienesta saņemšanas apstiprinājuma. Šeit gan es gribu norādīt, ka ir vēl viena versija, bet, ja jūs zinat, esat pārliecināti, ka lauku atbalsta dienests apstiprinās, vai arī otrs ar vai bez līderu finansējuma atbalstu jūs esat gatavi to īstenot, tad jūs varat arī uzņemoties savu finanšu risku šo darbību visu iegādi veikt arī šogad, respektīvi, ja līdz tam 4. novembrim jūs
saņemat mūsu pierīgas partnerības, ja vietējās rīcības grupas atzinumu pozitīvu, tad jau novembrī jūs varat sākt īstenot projektu. Un tādā gadījumā, ja LADS apstiprina, arī sniedzot pozitīvu šī projekta apstiprinājumu, tad jūs varat iesniegt uzreiz jau šīs izmaksas un, kā saka, būsiet mēneša laikā jau pēc LAD apstiprinājuma saņēmuši arī finansējumu apakaļ, ja bija īstenojuši projektu un sāksies uzraudzības periods. Kā tiek saprasts rādītājs radīta darba vieta? Varbūt pirms atbildes uz šo jautājumu es gribu vērst uzmanību, ka šie uzņēmēja darbības projekti ir ar pamatu, kur ir jāsasniedz kāds no rādītājiem projektā. Viens no rādītājiem ir 3. gadā radīta darba vieta. Tātad tas nozīmē, ka jūs plānojat veidot uzņēmumu vai attīstīt uzņēmumu lielāku un tiks radīta viena jauna darba vieta, saglabājot jau esošās. Tātad, piemēram, ja 2 darbinieki jau strādā, jūs izveidosiet vēl 3. darba vietu un tai būs noslēgts darba līgums, tiks sniegts, kā saka, vidā atskaitas, tiks nomaksāti visi sociālie nodokļi un vismaz, kā saka, ar minimālo mēneša algu jārēķinās. Līdz ar to tas arī, tā kā saprotot, kāda būs naudas plūsma. Jā, ir iespējams, ka šis nav viens darbinieks, bet, piemēram, 3 nepilna laika darbinieki, bet tas būs kopsumā veidosies, piemēram, 3 sezonāli darbinieki vidēji par darbu, tomēr tā gada ietveros tāpat sasniedz, tā kā būtu viena darbinieka pilna laika darba vieta. Jā, un jāvērš uzmanība, ka šī darba vieta tiklīdz tiek radīta, viņa ir jānotur. Principā ir tā, ka līderu projektā prasa, ka šis rādītājs ir jāsniedz 3. gadā pēc īstenošanas, var ātrāk. Protams, mēs par to priecāsimies, bet vismaz 3. gadā. Un šai darba vietai ir jābūt arī tajā 3., 4., 5. gadā. Līdz ar to arī finanšu plūsmā ir jārēķinās ar šīm izmaksām par minimālo darba algu un sociālajām visiem nodokļu maksājumiem. Jā, ko tas prasa? Var arī nebūt šis rādītājs, un tad ir 2 citi rādītāji, vai 10% pieaugums no neto apgrozījuma no iepriekšējā gada, vai arī 30% neto apgrozījums no projektu attiecināmās summas. Tātad maksimums būtu no 20,000 30% ir 6,000 eiro apgrozījums 3. gadā. Jā, rādītāji, vēlreiz uzsveru, ir jāsasniedz 3. gadā. Pirmie 2 ir tā kā projektu uzsākšanai ieskriešanās, un 3. gadā ir jāsasniedz šis rādītājs. Un šis rādītājs ir arī stāsts vismaz jānotur, vai arī minimāli jāturpina arī šajā 4. un 5. gadā, kuri ir vēl uzraudzības gadi. Tas būtiskākais parasti, kādas ir sankcijas, ja neizdodas īstenot projektu vai sasniegt rādītājus. Tas pats pirmais, protams, kā saka, neviens ar striķi nav piesiets un var atsaukt pieteicējs vai tad, kad jau lauku atbalsta dienas ir apstiprinājis, var pārtraukt saistības. Ja, piemēram, ir gadījies visādi, ir uznākuši turismam, piemēram, ļoti būtiski, tas bija Covid laiks un tam līdzīgas. Vienkārši tad, es gribētu iedrošināt, ticiet savai idejai, ja jūs ticat, tad tam ir jāīstenojas, un šī ir pēdējā kārta, līdz ar to, ja tiešām šeit neizdosies, tad finansējums aizies atpakaļ, kā saka, Eiropai, un mūsu teritorijai varbūt pa kripatiņu mazāk tiks attīstīta. Bet to, ko es varu iedrošināt, ja arī nesanāk kaut kādu projektu rādītāju sasniegšanu pilnvērtīgi, to droši var, kā saka, pats svarīgākais ir komunikācija, un to var pagarināt. Argumentēt, sūtīt informāciju, tur gan vairāk komunikācija pēc tam ir ar lauku atbalsta dienestu, bet mēs vienmēr esam blakus un var konsultēties ar mums, kā labāk darīt. Un
Tie var tikt pārskatīti. Es no prakses teikšu, ka ļoti daudziem uzņēmumiem ir pārskatīts rādītājs darba vieta. Ir solīta gan darba vieta, gan neto apgrozījums vai solīta darba vieta un neizpildās. Tad mēs ir ļoti daudz lauku atbalsta dienas grozījis šos sasniedzamos rādītājus un pārgājuši, piemēram, pie neto apgrozījuma. Bet jārēķinās, ja jūs, piemēram, neto apgrozījumā solījāt kaut kādu summu, tāpēc mēs sakam, soliet mazāk, kas ir minimāli prasītais, jo to arī sagaidīs sasniegtu. Un lai nebūtu šīs liekās komunikāciju nepieciešamības, kas, kā saka, lūdzēja loma nekad nav patīkama, labāk soliet mazāk. Bet droši, kā saka, viss ir saprotams un viss ir runājams un pagarināms, galvenais ir komunikācija. Nu jā, bet jāņem riski, protams, ja pilnīgi neizpildes gadījumā jūs iegādājušies un jūs nestrādājat tajā nozarē, kur jūs plānojāt vai kaut kas tam līdzīgi, tad ir iespējams, ka būs jāatgriež piešķirtais publiskais finansējums. Tas ir tāds vislielākais iespējamības sankcijās. Un ar ko tad sākt? Tad es pirmais, ko es teiktu, vajadzētu sākt ar ideju. Un varbūt, lai nebūtu lieki laika kaut kādas lietām jau pievērst uzmanību, jūs droši varat arī šo ideju konsultēties ar mani Pierīgas partnerībā. Teikšu tā, šī informācija paliek konfidenciāla, līdz ar to es idejas tālāk neizplatu un pati neņemšu un nerealizēšu. Līdz ar to es esmu atvērta, bet nav jums jābaidās no kaut kādas informācijas noplūdes. To, ko es konsultācijās arī mēģinātu palīdzēt jums saprast, vai jūsu projekta, ja pasākuma atbilst šiem atbalsta nosacījumiem. Tad, ja tas viss atbilst, tad nākamais jūs varat jau sākt domāt par saziņu ar citām institūcijām. Tas ir par būvvaldi, ja ir būvniecības lietas, kas var paprasīt vairāk laiku. Saziņa ar Altumu, citām komercbankām, par finansiālo pusi, runāt par aizņēmumiem vai saprast par finanšu lietām un tam līdzīgi. Trešais, laikam jāsaka, mazā lieta, bet ar ko jārēķinās, kā es minēju, šis projekta iesniegums būs jānodrošina elektroniskā pieteikuma sistēmā eps.lad.gov.lv, un ja tā pieeja nav pieejama, tad ir jāiesniedz pieteikums, kā kļūt par EPS sistēmas lietotāju un jāsaņem klienta numurs. Kā minēju, tas var prasīt 1 dienu laika, līdz ar to šo atstāt uz pēdējo dienu un tajā dienā mēģināt visu aizpildīt, īsti iespējams nebūs iespējams, tā jāsaka. Un, protams, tirgus apzināšana. Tur ir stāsts gan par to, no kā tad jūs pirksiet, kas te jums ir vajadzīgs un kur jūs iegādāsieties šīs lietas. Vērš uzmanību, ka var būt arī iekārtas ļoti specifiskas un nebūt pieejamas Latvijā. Līdz ar to šī atrast piegādātāju ārpus Latvijas, nezinu, no Itālijas, no Vācijas vai kaut kas tāds, varētu paprasīt ilgāku laiku. Līdz ar to šī ir būtiska lieta. Un otrs arī konkurencu apzināšana, biznesa plāns par cenām arī savām pakalpojumam vai precei, kur tad būs tas, saprast, kāds būs pieprasījums pēc tā. Jo šie visi, kā saka, šī visa dokumentācija noderēs arī projekta rakstīšanā. Un vēl viena lieta, ko var vēl jau darīt, ir iedzīvotāju vajadzību izpēta. Ko tas nozīmē? Tas ir saprast, vai vietējā teritorijā šāds pakalpojums prece būtu nepieciešama, vai būtu interese, vai būtu noiets tirgu, vai tiešām sasniegsies šo plānoto apgrozījumu projekta 3. gadā. Tātad tā varētu būt jebkāda veida aptauja, kā pētījums, varbūt kaut kur citur ir veidots jau pētījums,
Kaut vai vietējo iedzīvotāju grupās izsludināt aptauja par pakalpojumu preci, par to, vai šāda ir aktuāla, vai būtu interese vai tam līdzīgi. Kā saka, aptaujas respondentu skaits nav gluži noteikts, bet vēlams būtu tāda objektivitāte. Ja tur specifisks, protams, 20, 30 respondentu varētu būt, ja kaut kas plašāks, kā piemēram mājdārziņš, protams, sagaidītu arī respondentus daudz vairāk, jau tuvu 100. Kādi tad jums būs tie sasniedzamie mērķi? Tas ir jāsaprot, jo, piemēram, par šo namiņu runājot, nepietiks, ka jūs vienkārši uzceļat turisma pakalpojuma namiņu, bet ka tas būs turisma pakalpojums, ko jūs nodrošināsiet teritorijā. Finansējuma plānošana, kā tad jūs plānojat, cik maksājuma pieprasījumus, kā to plūsmu veidot un kā jūs veidosiet savus ieņēmumus, lai atpelnītu arī šī sava projekta ieguldīto daļu. Un jāpievērš uzmanība arī projektu pašnovērtējumam. To pēc idejas, ko jūs varat saprast, ir mūsu mājaslapā pieejama pašnovērtējuma veidlapa. Šī veidlapa aizpildīta arī būs jāpievieno jums projektu pieteikumā, jo tajā jūs varēsiet iepazīties pēc kritērijus, pēc kuriem vērtētāji jūsu projektu. Līdz ar to jūs paši iziet cauri, vai jūs esat pievienojuši šo informāciju, vai ir skaidri projektā nolasāms, ka jūs radīsiet darba vietu, vai jums ir paredzēti kādi publicitātes pasākumi un tam līdzīgi, ka jūs saprotat tirgus situāciju un tam līdzīgi. Par idejām, ja vēl nav savas idejas skaidra un vajag kādu palīdzību, varbūt tās jūs varat atrast arī sev zinām kādu tepat teritorijā kaimiņu, draugu, paziņu, kurš jau ir īstenojis līderu projektu, un droši ejiet uz lapu, uz projektu karte, jeb caur mūsu Pierīgas partnerības mājaslapā arī zem līderu sadaļas var atrast šo projektu karti, un tur var atrast, kas ir īstenots, kontakti. Jūs varat arī pakonsultēties varbūt tās par to, kāda tas ir, vai ieteiktu šo darīt, nedarīt, pievienotā vērtība un tam līdzīgi. Vai arī paši jūs varat jau novērtēt zināmos projektu īstenotājus un saprast, ko es gribu uzsvērt, ka līderis ir tas atspērienu punkts, tāpēc ir šis apgrozījums līdz 150 000, kad šiem mazajiem uzņēmumiem ir iespēja solīti uz attīstību ātrāk sasniegt un kvalitatīvāk. Tā, varbūt tās jums uzreiz ir jautājumi, bet jebkuram citam, ja nav, droši šeit ir pieejami mani kontakti, piesakaties konsultācijai, zvaniet, rakstiet, tiekamies klātienē vai tiešsaistē, un es labprāt palīdzēšu un, kā saka, iepakot jūsu projektu ideju līderu projekta kastītē, lai mēs kopīgi varam pēc tam lepoties ar īstenotām idejām teritorijā. Man ir jautājums, Maija, par to, vai jābūt jau juridiskai personai dibinātāji uz projektu iesniegšanas brīdi? Nē, atbilde ir nē, nav jābūt, var iesniegt fiziska persona, bet, šeit atgriežoties atpakaļ, es arī minēju, tātad, ja pēc tam uz projekta īstenošanas laiku gan būs jābūt juridiskai personai, un tad jāīsteno projekts, un jāņem vērā šīs kapitāla daļas. Vienkārši mūsu pieredze ir ar vienu projektu, kur bija, ka jābūt tām kapitāla daļām vismaz 51% šai fiziskai personai, pēc tam, ja nāk klāt investors. Un tad forma kāda ir pašiem pēc tam jāsaprot, kādā formā, ar kādu nodokļu slogu, kā ir plānota uzņēmēja darbība. Bet uz projekta iesniegšanu fiziska persona arī var nākt kā fiziska persona, nedibinot vēl SIA.
Un otrs jautājums, vai būvniecības projektiem vajag uzreiz jau projektu iesniegšanas brīdī arī projektu konkrētu apstiprināt, tur, vai tas arī nav vajadzīgs uzreiz? Es teiktu ļoti vēlams. Kāpēc? Tāpēc, ka šī ir tā pēdējā kārta. Es nevaru pieprasīt augstas gatavības projektu, bet tas būtu vēlams. Bet būvniecība ir tas aspekts, kad var arī šo būvniecību, tāpēc arī realizācija ir 2 gadus, ka to var darīt arī pēc tam. Bet, jā, nu tā kā šī ir šī perioda pēdējā kārta, lai mēs zinām, jo ir tā, ka ja mēs apstiprinām jūsu projektu un tā kā pēc tam viņš netiek realizēts, mēs pazaudējam to finansējumu teritorijā. Tas ir tas aspekts, ko mēs ļoti, ļoti negribētu, tāpēc mēs ļoti labprāt aicinātu, ka jūs jau tagad konsultētos ar būvvaldi. Jā, varbūt būvprojekts pats vēl nebūtu, bet jūs saprastu, ka tas viss būs reāli iespējams. Jo ir jāņem vērā, ir bijuši projekti no prakses, piemēram, grib veidot ar kokapstrādi darbnīcu, mājražošana un darboties ar CNC frēzi. Jāsaka uzreiz, tas prasa papildus drošības aspektus, ugunsdrošības un tam līdzīgas. Līdz ar to, piemēram, ja jūs dzīvojat privātu māju rajonā, kaut kādā zonā, un pēc administratīvās teritorijas tur nav paredzēta ražošana, tad jūs šādu CNC frēzi iegādāties, lai lietotu savā garāžā, nevarēsiet. Nu, šīs nianses ir jāņem vērā, iesniedzot projektu. Nu, tas ir par, jā, kā saka, saskaņojot ar būvvaldes lietām, bet, jā, vai, piemēram, ja jums ir plānots projekts, jūs gribat mājražošanu dzīvoklī, bet jums vajadzīgs arī šādu, kaut kāds augstāku bīstamību, kā saka, iekārtas, nevis parastu krāsniņu, bet jau ar produkcijas apstrādēji nepieciešama augstāka temperatūra, ugunsdrošība. Varbūt jums mājā tas ir pieļaujams, bet beigās izrādās jūs esat kopīpašumā dzīvojat. Līdz ar to jums būtu nepieciešama šie kopīpašuma dalībnieku atļaujas arī šādas ražošanas veikšanai. Jā, nu, šādas mazās nianses ir vēlams tā kā mēģināt noskaidrot, tāpēc ir svarīgi, tāpēc aicinu pirms šīs idejas pakonsultēties, mēs izējam cauri detaļām, lai nepazaudētu kādu šo posmu, lai, kā saka, lieki netērētu laiku idejai, kur, tiemžēl, mēs nevaram īstenot. Jā, droši vēl ir kāds jautājums? Nu, ko? Nu, labi. Sakiet, lūdzu, cik bieži brauc tās komisijas un pārbauda visu projektu norises? Tie 5 gadi uzraudzība. Pareizi sapratu? Jā. Tas nav bieži, un pamatā ir jābūt vismaz 1 reizi, un tā uzraudzība parasti vismaz 1 reizi ir no pierīgas partnerības puses. Tā kā mēs nepazūdam, lai arī visa komunikācija pēc tam jums ir ar lauku atbalsta dienestu, bet šis ir tas aspekts, kur mēs nepazūdam. Mēs esam tie, kas uzrauga arī projektus šajā teritorijā, un tad parasti mēs mēģinām, mums ir arī plāns un arī nosacījumi, ka mēs vismaz to 1 reizīti tajos 5 gados atbraucam un pārliecināmies, ka jūs darbojaties tajā nozarē. Varbūt tas ir tas 3. gads un saprast, kāda jums ir situācija. Varbūt mēs varam palīdzēt kaut kādā publicitātē, savstarpēji paplašinot jūsu to piedāvājumu, tā kā noietu, lai sasniegtu šos rādītājus. Jā, tā kā tā jā, ir iespējams, ka kādā reizē pie kāda brauc arī lauku atbalsta dienests. Tas varētu būt neatkarīgi citā dienā, citā laikā, citā gadā, jā, jo lauku atbalsta dienests nesaskaņo šīs vizītes ar mums. Arī mēdz gadīties izlases kārtībā, ka var būt lauku atbalsta dienests vizīte, bet principā tā ir komunikācija ar mums un tikšanās ar mums uz tēju, tā teiksim. Skaidrs, paldies! Tā.
Nu, Bet ko? jūs katrā ziņā esat tāds vairāk motivējušais atbalsts, un Lats ir tas, kas vairāk piekasījās, jā, pēc tiem projektiem. Uzraugošais. Jā. Es īstenībā jāsaka, kā saka, visur valda tas cilvēciskais faktors. Viennozīmīgi visas rīcību grupas ir tas atbalstošais, motivējošais, tā tas ir. Lauku atbalsta dienestā, viņi ir uzraugoši institūcija, viņiem ir tas naudas maks, un tad, jāsaka, viss ir atkarīgs no referenta, no cilvēciskā faktora pretī. Ir no iepriekšējās pieredzes, kuram ir ļoti veiksmīgi, kur referents palīdz, izstāsta, izdara. Ir tur, kur vairāk prasa tādu, mums vajag to, un tad jums ir jārasina. Bet tur atkal es varu iedrošināt, mēs, pierīgas partnerība, ja jums nav skaidrs, ko atbildēt lauku atbalsta dienestam, vai kā komunicēt, vai kas, jūs droši varat prasīt mums. Mēs esam tā kā starpnieki, un mēs arī varam palīdzēt iesaistīties kaut kādu jautājumu risināšanā. Tā kā mēs neesam tikai tie, kas apstiprina to projektu, bet mēs esam, principā, mūsu pleci ir vienmēr līdzās arī jūsu projektu īstenošanas laikā. Es ceru, ka tas jūs esmu iedrošinājusi, jo es tiešām priecātos, ja es varētu sniegt konsultāciju, varam, kā saka, lolot jūsu ideju. Mēs varam tikties, vispirms saprast par ideju, pēc tam mēs varam caurskatīt projektu pieteikumu formu, un trešais jau tur pārskatīt, vai visi dokumenti ir vajadzīgi un tam līdzīgas lietas tehniski. Tā kā es pēc vidējā aritmētiskā, ja paši raksta projektu, ko arī es varu iedrošināt. Tas ir iespējams, papildus laiks, bet to var izdarīt pats. Tad, principā, ir vidēji ar mani tiekās 3 reizes tajā sākuma rakstīšanas periodā. Kāds īsāks laiks, kāds garāks, bet jebkurā gadījumā, es tā iedrošinātu, ka es esmu pieejama, konsultācijas ir pieejamas jebkādā formā. Un, cenšos pielāgoties arī jūsu laikam. Ja kaut kas palaist garām vai gribat prezentāciju, jūs droši rakstiet uz info@pierīgspartnerība.lv, vai arī šo pašu visu prezentāciju mēs ieliksim YouTube kanālā, un tā būs pieejama arī mūsu mājaslapā, kur jūs varēsiet vēlreiz noskatīties, paskatīties prezentāciju un tā kā saitītes arī aktivizēt. Paldies par iesaisti un uz tikšanos konsultācijās!